Čaviņš, nestoties uz to, ka es esmu diezgan pamatīgi apaugstējusies, es tomēr tā kā solīju gribēju jums atrādīt moēnas. Tā ir paleta, ko izvēlējāties manā Instagram kontā. Un vēl viena paletīti arī no Moā, kuru es arī izmantošu šī make-up tēla veidošanā. Šeit ir gan vaigu sārtumi, gan konturēšanai izmantošu šo te bronzeri un izgaismotāju. Nu ko, tad jau sākam. Un lai mums visiem būtu interesantāk, es izdomāju izmantot priekš šī grima savu EcoTools otiņu kolekciju. Pēdējā jaunpienācēja šīs te dubultās otiņas. Būs interesanti paeksperimentēt. Acu bāzi, ierastā kvalitatīvā. Nestoties uz to, ka man ir ļoti, kā jūs redzat, šeit vēl mazliet paletes apdagums no it kā oriģinālās NYX paletes konturēšanas, kuras nopirku pie mums Latvijā, neklausoties savai iekšējai saprāta balsī. Es domāju, ka grims varētu sanākt diezgan labs, jo man ļoti patīk šīs te moēnas. Viņas viens no ēnām, ar kurām es mācījos, kad es gāju make-up kursiņos skoliņā. Uzklājot bāzi, tad mazliet pat redzēt, kur man ir bijis šis te apdagums no konturēšanas pāles. Patiesībā diezgan nepatīkams apdagums. No Gosha BB Skin Perfection Kit. Mēģināšu tos pušumiņus aiztaisīt ciet, tā lai viņi nav redzami. Ar plakanu otu likšu pašu, vienu no gaišākajiem. Drīzāk šo te šis tuvāk manai ādas krāsai. Pāri visam plakstiņam. Ar šīm moēnām it kā viss ir kārtībā, bet viena maz problēma ir tāda, kad viņas mēdz birt, tāpēc es no sākuma izvēlos veidot acu grimu un pēc tam jau pārējo sejas. Man patīk, kā viņas klājās, man patīk, kā viņas turās, man patīk, kā viņas izskatās, tikai man nepatīk, ka viņas birst. Ar šādu te pludināšanas otiņu ņemšu šo te tonīti un papludināšu, patumšināšu acu lociņu vietā. Tikai īpaši atšķirību nevar redzēt, bet tomēr tad, kad mēs klāsim tumšākas ēnas, varēs redzēt, cik viņas viegli sapludinās savā starpā. Nākamo pēc intensitātes tumšāk brūno likšu ārējā trešdaļā. Kā es jau teicu, birst. Šis ir tas brīdis, kad prasās salīdzināt, vai viņas ir vienlīdz augstu uzklātas. Un to principā vajadzētu darīt tik pa brīdim, jo tomēr tā roka, ar kuru krāso, kurā pusē krāso, ir daudz vairāk pieradusi pie šīm kustībām, un otra puse vienmēr sanāk mazliet savādāk. Tāpēc gala rezultāts, lai būtu līdzīgs, nāksies mazliet pielabot un piepludināt. Principā tas ir normāli, ka viena puse sanāk labāk, otra sliktāk. Tā principā ar to pašu tonīti likšu arī iekšējā trešdaļā, izdomāju, ka vēlos mazliet savādāk grimu nekā sākumā iedomājos, bet labi. Šis grims, ko es tagad veidoju, ļoti labi izskatīsies uz acu formu, kas ir dziļākas un kurām ir izteikts plakstiņš. Ar manu acu formu viņš ir tā. Ir kā lietojams, ir kā var uzklāt, bet nav nekas tik ļoti krāšņs un tik ļoti izteiksmīgs. Atkal jau ar gaišāko papludināšu maliņas, tīpaši šo te malu. Savienošu kopā.
ņemšu tumši brūno un arī ārējos stūrīšus patumšināšu. Ir īpaši locījumu vietu ar ekstrēmo lielo plakano otu. Tiemžēl no ekautolas neesmu redzējis mazāk. Paņemšu šo te pašu gaišo tonīti un likšu centrā. Tagad, lai tas iegūtu tiešām skatāmu veidolu, papludināšu apkārt. Principā vienmēr runa par pludināšanu. Paņemšu pašu gaišāko un izgaismošu maliņas, krienam augšējās maliņas. Tādā veidā var diezgan viegli pielabot to, kas pielabojams, neizjaucot visu grīmu. Priekš manis tas ir tomēr pārāk neizteiksmīgi, tāpēc uzlabošu šo grimu ar dzintara sudraba mirdzumu, ko likšu centrā. Bet, lai viņš labi izskatītos un būtu pietiekami intensīvs, es no šī paša moā fiksējošo bāzi spreja veidā lietošu. Ar šo fiksējošo bāzi saslapināšu plakanu otu un maza plakana ekautolas otiņa. Protams, ne jau tik traki, lai viņi tek, bet lai pietiekami mitra. Un likšu centrā. Diezgan ziemīgs skats. Bet vēl ir ziema, kaut kam gribās pavasēt. Un tomēr liekas kaut kas vēl iztrūkst. Tādos brīžos parasti nāk palīgā lainers. Bet tā kā ir ziema, varam kaut ko ziemīgu. Man ir no laimkrājuma baltais laineris. Ļoti patīk laimkrājumi. Es saprotu, ka daudziem viņš nepatīk. Pudeļu politikas, pudeļu attieksme, bet kamēr laineris žūst, es te fiksi savākšu visu to, kas te nobiris, un pēc mirkļa pieslēgsimies atkal. Nu, ko turpinam? Esmu mazlietiņ satīrījis to, kas mums sejas bija nobiris, bet izskatās, ka sniedziņš grib birt. Nu, neko darīt, pēc tam pielabosim vēl. Un tagad es mazlietiņ ar šīm te ēnām un šādu totiņu piekrāsošu apakšējos stūrīšus. Essence Laša Princesa tuša. Lai ar kā nebūtu, man šī tuša ļoti patīk, un viņa tiešām darbojās uz manām skropstām. Man nevajag piedomāt pagarinošo efektu, viņa tiešām rada. Bieži un gadās, ka uz manām skropstām pagarinošās tušas, ne tā ne pārāk labi izskatās. Un tālāk mēs liekam bāzi. Es paņēmu Body Shop bāzi, silikona bāzi, tā kā nejādē. Atzīšos, ka es viņu esmu diezgan maz lietojusi. Es pat nezinu, kāpēc. Kaut kā es viņu maz lietoju. Jāpieradina. Laikam visdrīzāk man liekas nesaprotams tas silikona slīdīgums. Man viņš kaut kā zemapziņā asociējas ar kaut ko neveselīgu, un tāpēc it kā man vajag šo bāzi, jā, jo man ir taukaina sejas āda. Bet tajā pašā laikā es domāju, ka to silikons aizdambē poras un tā tālāk. Bet es pat neesmu īsti pārliecinājusies, ka šis līdzeklis man kaut ko aizdambētu. Lai saka priekšstat.
paspēlēsimies ar tonālajiem. Tas ir no Maybelline. Divi nosacīti pretēji gāli, viens tumšāks, viens gaišāks. Mēģināsim uzjaukt kaut ko interesantu. Bet tātad, jā, pirmais ir 110. numuriņš porcelāns, kas ir pats gaišākais, un šis ir 135. kas ir Creamy Natural. Nevar saprast ar auzīgu apakštonu mazlietiņā. Bet, skatoties uz maniem rozā vaidziņiem, būs jāuzliek zaļais korektors uz vaidziņiem, lai nespīd cauri. Ar šo te otiņu. Diemžēl tūsku no vaigiem viņš nevar noņemt, bet sarkano krāsu gan viņš var ļoti labi nomaskēt. Papludināšu ar rieltehniku. Gribēju teikt sponžu, bet tas latviski nav pareizi, tāpēc mēģinu atrast galvā latvisko vārdu. Kā švāmīt, jā, švāmīt. Tā redziet, sarkanums pamazām pazūd. Ar rozā korektoru pielabošu, centīšos nomaskēt zilos riņķus. Šis jāklāj ļoti uzmanīgi. Izskatās, ka es jums šodien esmu īsta korektoru paleta, uz ko izpausties principā. Jo visas vainas, kas man var būt, tas šodien ir salicies. Ja neskait to, kas ir saaugstējusies, man sāp auss. Man drausmīgi, ka sās deguns visu laiku. Tagad ir miesas krāsas korektori un ar pirkstiņiem uzlikšu pa virsu. Lai šis skaistums rozā kļūst nemanāmāks. Tadām! Gandrīz jau pēc cilvēka. Tā, tūlīt uzjaucu tonālo krēmu. Īpaši uzmanīgi jāklāj tur, kur ir bijis korektors, lai viņš neaizslīd pa visu seju. Šajos gadījumos, kad uzmanīgi jāklāj, es izmantoju sūklīti. Bet tad, kad man nav nekādu redzamu defektu, kurus vajag ļoti slēpt, es izmantoju otu. Es jaucu krāsas kopā un piekaruģēšu zem acīm. Viss tās traka, bet otiņš nosēdīsies. Tonāla krēma tā ir vienmēr. Visiem palīdzēšu to izdarīt. Neaizmirstam par ausīm. Arī tā ir daļa no sejas. Tīpaši man jāsarkanā uz šobrīd. Un kas lielāk palkus nekā otra, bet no. Un ko? Pēc 5 minūtēm būšu apakaļ. Lai nosēžās grimas, principā es arī iesaku, kad uzklājot grimu, tomēr vajadzētu pasētīm pagaidīt, lai viņš nosēžās, un pēc tam tikai likt caurspītīgo pūderi. Tā viņš oksidēsies un izdarīs visu, ko vajag. Un daudz labāk varēs nostiprināt viņas sejas. Tagad likšu virsū esens caurspīdīgo matēto pūderi, lai varētu uzklāt pūderveidu produktus. Principā algoritms ir tāds, kad pūderveidu produktus uzklājam ar pūderveidu produktiem pa virsu. Ja es konturētu seju ar šķidrajiem produktiem, tad man nevajadzētu tagad likt matējošo pūderi. Tad es to darītu pēc tam, ka es būtu uzkonturējusi. Tā kā es konturējuši ar pūderveidu produktiem, man ir nepieciešama pareiza saķere. Un šo pareizo saķeri nodrošina matēta virsma. Matēts ar matētu, šķidrs ar šķidru. Izmantošu šo te
moā paletīti. Un viņš gan ir diezgan silts, jo viņš tā kā bronzers ir domāts. Bet, ja tā ļoti viegli uzklāja, varbūt pat būs labi. Arī eksperimentēju kopā ar jums. Jo pie tik gaišas sejas ādas es vēl neesmu viņu izmantojis kā konturēšanas toni. Ļoti ceru, ka man seja nepārvērtīsies par burkānu. Runājot par konturēšanu, nav jākonturē obligāti apkārt visai sejai. To var darīt tikai tajās vietās, kur patiešām tas ir nepieciešams. Manā gadījumā piere arī ir pietiekami, plāta augsta, lai es varētu mazlietiņu to pakonturēt. Par vārdu mazlietiņu, es domāju, tiešām ļoti mazlietiņu. Meitenēm, kurām nav tik augsta piera, konturēt viņu absolūti nevajadzētu. Ko? Burkāns nesanāca burvīgi. Liekam pašu gaišāko, kas te ir, principā, es viņu saucu par Anglijas konturēšanas top krāsu, tāpēc, ka man liekas, Angļu meitenēm patīk spēcīgi izgaismotāji, viņiem vispār patīk spēcīgi bronzeri, un tad vēl izgaismotāji, un tad būsim tuvāk Angļiem. Tā. Jā. Tadā. Es domāju, ka man vairāk izgaismot te neko nevajadzētu. Tā, pirms likšu vaigu sārtumu, uzkrāsošu arī uzecis. Uzecis iekrāsošu ar rimelu uzecu tušu, 03. numuriņš, tušu brūnu, gribos teikt neitrālu brūnu, būt brūnu mazlietiņ ar pelēku. Ar šo tušu var arī pārcensties, un tas var sanākt engrībēts. Bet tomēr jūtam ir redzama atšķirības starp uzkrāsoto pusi un neuzkrāsoto pusi. Es esmu iemanījusies krāsot ar katru uzeci, tāpat kā katrs skropsts ar savu roku. Tā man liekas vieglāk. Ar šo te uzeci līdzekli var bišķiņ pāršot par strīpu, vai arī manas gaišās uzeces pa daudz iekrāsot, kas arī tagad notika, tāpēc jāpielabo. Uzeces arī ir vietā. No 2 vaigu zārtumiem, kas šajā paletē, izvēlēšos to, kas man visvairāk patīk. Un viņš, manuprāt, es neesmu parādīt, ir rozīgs ar mazlietiņas zeltainiem mirdzumiem, faktiski diezgan neitrāls tonīts un labi atbilst manai kleitiņai. Par pārāk pigmentētus viņu nenosauktu, bet tā pakāpeniski var uzlikt vēl un vēl. Varbūt pat tas ir labi, lai nepārcenstos. Paņemšu šo te šampaniešu krāsas gaišo toni un izgaismošu zem uzecu līnijas. Kāpēc ņēmu šampaniešu nevis zilu, gan balto, tāpēc, ka es gribu savienot gan siltās, gan vēsās gammas. Atsiekšējos stūrīšu mazliet un izgaismošu. Nevajag arī pārcensties. Pie tā īpaši vajag piedomāt meitenēm, kurām acis ir diezgan tuvu viena otrai, un kā to var noteikt pavisam vienkārši. Trešās acis teist. Ja attālums starp acīm ir vienāds, principā šeit lielu trešo aci, tad jums ir perfekti
perfekti acis izvietots, nosacīts pareizi. Nekas jau nav pareizi, bet, ja viņš ir mazāks vai lielāks, ja viņš ir lielāks, tad jums, principā, acis aiziet vairāk uz ārpusi. Nozīmē, ka iekšējo stūru vajag nevis gaišināt, bet nosacīt tumšināt. Ja šī te vieta ir mazāka nekā jūsu faktiskā acis, tas nozīmē, ka jums acis ir tuvu centram un šo vietu vajag vairāk izgaišināt. No sākuma es jau uzliku balzāmu, es uzlikšu vēlreiz manas mīļais balzāmiņš. Jā, viņš patiešām sauc. Un kāds komentēja, ka viņš sauc, es tam neticēju, pagaršo ir. Varētu uzlikt kādu no lūpu krāsām. Principā man bija vairāki varianti. Viens bija Lime Crime violetais, skaisti tons. Otrs bija Lime Crime fuksija rozā, arī ļoti skaisti tons. Un trešais bija, manā stilā, niks ekstrēmais, ko es citu nopirku vienā no izstādēm. Es par labu šim te laikam lūšu. Lūk. Šis te ir mans slimošanas, vai tagad jau gribas teikt slimīgais koptēls, pateicoties lopkrāsai, patiesībā viss tas ir mūsu galvā. Jo, kurš teica, ka lopkrāsa nevar būt šādā skaistā krāsā? Ja vēlaties arī es vairāk padarbošos ar šo paleti kādā no video, jo tur ir daudz krāsas, kuras varētu izmantot, ko arī izveidot kādu ekstrēmāku tēlu. Bet pāris vārdos par šo te paleti, viņa ir laba palete, jā, viņa birst, bet šīs ēnas visas ir matētas. Par tādu cenu viņa ir tiešām laba palete. Ja gribās eksperimentēt ar matētām ēnām, kuras labi pludinās un labi turās uz acu plakstiņiem, iesaku mēģināt šo te paleti matēto. Lūk, par šo te otro paleti. Es īsti nezinu, vai es viņu izvēlētos, ja es būtu viņu izmēģinājusi pirms tam. Iespējams, tāpēc, ka man nepatika ēnu kvalitāte. Tieši vaigu ēnu, ir baigas ārtumu. Es teikšu vaigu ēnu, tas ir mans stils. Un bronzeris kaut kāds tāds. Karotēta konturēt viņa it kā var, bet vispār es neatbalstu konturēšanu ar bronzeri. Bez viņas var iztikt. Bez pirmās paletes it kā var, bet negribās iztikt. Uzvarētāja ir šī. Ko? Pierakstaties, laikojiet un tiekamies kādā nākamajā reizē. Čau!